AST bateriju virsmērķis abām baterijām, gan Rēzeknē, gan Tumē, ir nodrošināt nepārtrauktu un drošu sistēmas palīgu pakalpojumu rezervju pieejamību. Tas ir FCR un AFRR rezerves, frekvences atjaunošanas rezerves un frekvences noturēšanas rezerves. Savukārt, lai to īstenotu, ir nepieciešama biznesa pārvaldības sistēma, kas apvienotu šo tehnisko vadību abām baterijām ar jau pašiem tirgiem, kuros piedalīsies baterijas. Viens no tiem, tātad pirmais, ir Baltijas balansēšanas jaudu tirgus, kur mēs iesniegsim piedāvājumus un nodrošināsim rezervju pieejamību FCR un AFRR rezervēm Baltijā. No tātad izriet tālāk mums enerģijas aktivizācijas tieši AFRR enerģijai, kas ir AFRR enerģijas tirgus Eiropas Picasso, un caur AST slodzes frekvences kontrolieri mēs saņemsim aktivizācijas komandas, kas nonāk jau pie mūsējām baterijām Rēzeknē un Tumē. Ar laiku šīm te baterijām uzlādes stāvoklis var izmainīties vai nu tuvojoties izlādēji, vai nu pāruzlādēji, un tamdēļ mēs izmantosim tekošās dienas tirgu, lai atjaunotu uzlādes stāvokli, un šo visu procesu pārvaldīs pašā centrā bez biznesa pārvaldības sistēma, kas tātad ņems vērā abu šo bateriju uzlādes stāvokli un operatīvi strādās pie tā atjaunošanas. Tātad operatīva pārvaldības sistēma bez biznesa pārvaldības sistēmai tā teikt, ir izstrādājis kopā ar mums RTU, un tas savukārt nodrošina to automātisko darbību, kas ir nepieciešama šai pārvaldības sistēmai. Kopumā šis, teiksim tā, elektrotehnikas enerģētikas pētniecības nozarē ir ļoti aktuāls jautājums, proti tas, kā vadīt baterijas, kas tagad aizvien vairāk ienāk energosistēmā, aizvien aktīvāk piedalās arī balansēšanas tirgos. Tiesa, gan lielākoties šis jautājums tiek skatīts no nedaudz cita skatpunkta, proti, ja tie ir privātie bateriju īpašnieki, tad viņu galvenais vadmotīvs ir peļņas maksimizācija. Skaidrs, ka pārvades sistēmas operatora gadījumā, kad viņš vada šo bateriju, tad tie mērķi ir nedaudz citi. Galvenais mērķis ir tomēr drošuma nodrošināšana, tāpat laikā cenšoties to darīt par mazākām izmaksām, protams, bet tas tomēr rada tādus īpašus papildus apstākļus, kas ir jāņem vērā, izstrādājot tātad operatīvās pārvaldības modeli. Un kopumā enerģētikā, nu kā jau kolēģi, kas šajā nozarē strādā, noteikti zina, ir ļoti liela loma nenoteiktībai, dažādai nenoteiktībai. Tie ir laikapstākļi, tas ir patēriņas svārstības, tas ir atjaunīgā ģenerācija, konkrēti bateriju gadījumā tas ir arī balansēšanas aktivizācijas. Proti, šo pārvaldības modeli mēs izstrādājam tā, lai baterijas spētu nodrošināt balansēšanas aktivizācijas, lai nu kādas tās būtu. Proti, tas var būt dažādos virzienos, frekvences noturēšanas rezerve, frekvences atjaunošanas rezerve. Ir jāspēj arī izturēt tas, ja ilgstoši ir jārealizē balansēšana vienā virzienā, kas baterijām var būt grūti, bet šie ir tie daudzie faktori, kas mūsu modelī tiek ņemti vērā. Un, kā jau es teicu, konceptuāli modelis tika izstrādāts jau senāk, tad, kad vēl pat nebija zināms, kādas tieši baterijas tiks uzstādītas. Šī gada laikā mēs esam attīstījuši šo moduli tālāk, jo ņemot vērā konkrētas tehniskās specifikas, kādas ir šīm baterijām, konkrētas regulatīvos noteikumus, kādas šīm baterijām ir jāspēj izpildīt, teiksim, no dalības tirgū viedokļa un citiem. Un, protams, arī daudzus citus faktorus. Kopumā, ko es varētu teikt, ka šī sadarbība ir bijusi, manuprāt, ļoti, ļoti liederīga gan RTU, gan AST. No RTU puses tas mums ir ļāvis, teiksim, praktiski pielietot jau tās akadēmiskās zināšanas, ko mēs esam izstrādājuši iepriekšējos pētījumos, jo pētniecībā tā bieži ir, ka tie tīrie akadēmiskie projekti, viņi ir interesanti, bet viņiem nav redzams tolītais pielietojums. Sadarbībā ar nozari, tas pozitīvais tas, ka šis pielietojums redzējums gan vai uzreiz. Savukārt, no AST puses, kāds teikt, tas galvenais iegūms, kā jau iepriekš arī izskanēja, protams, ir teiksim tā, iegūms AST ir iegūms tautsēmniecībai un sabiedrībai kopumā, pirmkārt caur drošāku balansēšanu,
un otrkārt caur, protams, pozitīvu ietekmi uz balansēšanas izmaksām, kas ar laiku atsaucas mūsu visu rēķiniem.